Esiet sveicināti TV3 sestdienas ziņās, studijā Arnis Krause. Karogu mastos plīvos sarkanbaltsarkanie karogi, māju logos deg sveču liesmas un mēs pieminam par Latvijas brīvību kritušos varoņus. Šodien Lāčplēša diena. Un 11. novembris svin arī Ukrainā. Šodien aprit gads kopš no Krievu okupantiem atbrīvota Hersona. Lūk, vēl kādi temati turpmākajā pusstundā. 25 gadus vecā Viktorija ir komandiere Zenīta lielgabalam. Ziņās rādīsim, kā ukraiņu sievietes cīnās smagākajos frontes posmos. Aicinot valsti un pašvaldību pievērst uzmanību robiem civilajā aizsardzībā, vairākās Rīgas apkaimēs notiek akcija Iededz trauksmes ugunskuru. Nelabvēlīgie laikapstākļi pavasarī negatīvi ietekmējuši dzērveņu ražu. Jau šobrīd varam prognozēt, ka tas būtiski ietekmēs ogu cenu. Šodien godinām tos, kuri cīnījās par mūsu brīvību. Lāčplēša dienā pieminam karavīrus.